Sīrijas teritorijā Amerikas militārajai bāzei dronu uzbrukums. Ja? Iespējams, ka tā bija Irāna, kas izprovocēja. Tātad šie te husīti vai hutieši, kā viņas sauc, tātad grupējums Jemenā, kurus apšauda ar raķetēm. Tātad tie jau sen vairs nav cilvēki čībās un ar kalašņikovu automātiem, bet cilvēki, kam ir satelīti, kam ir izlūkošana, kam ir raķetes. Viņi trieciens pa ASV bāzi, 3 bojā gājušie, laikam vairāk nekā 20 ievainoti, un, protams, no ASV ir jautājums, kā tā ASV atbildēs. Ko viņi taisās darīt, kā viņi taisās atbildēt uz šo lietu. Pretiski, viņiem vajadzētu dot triecienu pa Irānu. Saprot, nevis pa attiecīgi šīm varbūt tiem grupējumiem, jo tam ir diezgan maz labuma, jo tā nav valsts, tu nevar iznīcināt kaut kādu kritisku infrastruktūru. Labdien, Raimond! Labdien! Atkal starptautisks konflikts, problēma, kas var radīt arī kaut kādu atbalstu mums, es domāju. Tāpēc gribētos dzirdēt tavu viedokli. Tātad nesen notikās uz robežas Sīrijas teritorijā Amerikas militārajai bāzei dronu uzbrukums. Ja? Iespējams, ka tā bija Irāna, kas izprovocēja šo uzbrukumu. Man interesē tavs viedoklis, kas varētu stāvēt aiz šā uzbrukuma un kāds varētu būt sekas tam visam? Sākšu ar to, ka ik viens situācijas sāsinājums pasaulē tiešā veidā ietekmē Latvijas nacionālo drošību. Ik viens. Pēc, ka tur momentāli iesaistās visas lielvalstis, arī Amerikas Savienotās valstis, un kāds pats ļoti labi zina, ka NATO balstās praktiski 70% uz ASV budžetu un ASV militārajām spējām. Un ja ASV ir nepieciešams pārvietot savus spēkus, pirms Klusā okeāna, Taivānas reģionā, tuvajos austrumos, tas viss nozīmē, ka viņiem nepietiek vairs pārāk daudz resursu Eiropai. Tas ir ļoti vienkārši, jo arī tādai valstī kā ASV vai Ķīnai vai Krievijai ir tikai viena armija, viens aizsardzības budžets, viens. Viņiem ir šīs prioritātes jāslēg, kur tad ir viņu nacionālajai drošībai visbīstamākā situācija. Tātad, tas ir mans varbūt arguments, kāpēc mēs par to runājam. Tāpēc, ka varbūt cilvēki Latvijā domā, tas ir tālu, tas mūs neskar, tas mūs skar vistiešākajā veidā. Ja ne šodien, tad rīt un parīt noteikti. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, mums ir atvaino vēl vairāki karsti konflikti, kuri var uzliesmot tik vienā brīdī. Tātad ir jautājums par Taivānu. Ķīnas Tautas Republika jau pateica, ka Taivāna tā arī ir. Tātad no starptautisko tiesību viedokļa Taivāna ir neatņemama Ķīnas Tautas Republikas daļa. Un, principā nevienam tur nav nekāda darīšana, kādas ir attiecības starp Ķīnu un Taivānu. Tā ir viņu iekšējā lieta. Tātad viens potenciāls konflikts. Ziemeļkoreja nesen deklarēja, ka viņi vairs nav uz kādām pārunām ar Dienvidkoreju neies, viņi izmēģina savas visādas dažādu veidu raķetes. Turpat arī ir Dienvidkorejā, Japānā ir ASV bāzes, flotas, jūras kājnieku bāzes, turpat blakus ir Ķīnas Tautas Republika, turpat ir Krievijas Federācija un tā tālāk. Tad vēl viens potenciāls konflikts. Visbeidzot, to, ko mēs tev apspriedām, pagājušā gada 7. oktābrī sākās masīvs Hamas uzbrukums Izraēlas teritorijai. Izraēla šobrīd veic militāru operāciju Gazas sektorā. Izraēla jau apšauda arī Dienvidu Libānu, un kur šeit ir visur iesaistīta Irāna. Tātad pirmkārt, gan Hizballah, tātad grupējums, kas ir viens no vadošajiem Libānā, ir, zināmā mērā ar ļoti ciešu sadarbību ar Irānu. Otrkārt, tātad šie te husīti vai hutieši, kā viņas sauc, tātad grupējums Jemenā, kurus apšauda ar raķetēm. Tātad tie jau sen vairs nav cilvēki čībās un ar kalašņikovu automātiem, bet cilvēki, kam ir satelīti, kam ir izlūkošana, kam ir raķetes. Viņi principā šajā šaurākajā vietā, Sarkanajā jūrā, praktiski ir pārtraukuši visu tirdzniecību. Es vienkārši atgādināšu klausītājiem, Suecas kanāls tieši tāpēc arī tika izraksts, lai saīsinātu ceļu no Eiropas uz Indiju. Ja tu skaties vienkārši ģeogrāfijā, tātad caur Sarkano jūru, ja ne, tad tev ir jābrauc caur, pa visu Āfriku. Tu kā uzņēmējs saproti, kā tas savu sadārdzina loģistika, apdrošināšanu, visu.
un gala beigās tev sadārdzina no šo te produktu, ja, un kavē, un vairākas nedēļas ilgāks ceļš un tā tālāk. Un to visu izdara šie te husīti, jeb hutieši, attiecīgi, kuri arī ir zināmā mērā atbalstīti no Irānas puses. Visbeidzot, tas apstākļus, ko tu pieminēji, tātad trieciens pa ASV bāzi, 3 bojā gājušie, laikam vairāk nekā 20 ievainoti, un, protams, ASV ir jautājums, kā tā ASV atbildēs. Ko viņi taisās darīt, kā viņi taisās atbildēt uz šo lietu vai nē. Skaidrs jautājums, vai tā ir bijusi Irāna, vai tieši Irāna ir iesaistīta, vai kaut kāda grupējuma, kas atbalsta Irānu, bet fakts ir tāds, ka Irāna ir šī zināmā mērā ļoti liela reģionāla vara, kuru praktiski kontrolē ļoti daudz dažādus grupējumus Irākā, Arābu pussalā, Libānā, kā es teicu, Hizballah. Ja? Viņi viņus kontrolē finansiāli, apgādā ar ieročiem, un principā, protams, ka viņi zināmā mērā šo te Irānas politiku arī realizē šos te triecienus. Ja? Tātad mums ir šobrīd aktīvs karš, aktīva kara darbība Gazas sektorā, mums šobrīd ir aktīva kara darbība attiecīgi Sarkanajā jūrā un paralizēta praktiski ir tirdzniecība. Globālā tirdzniecība arī nav. Tāpat nav reģionāla, tā ir globālā tirdzniecība, kur ļoti liels apjoms naftas, konteineri, tur viss caur šo Suecas kanālu iet un caur šo Sarkano jūru starp Indiju un starp Eiropu. Tas ir paralizēts zināmā mērā. Tātad, protams, ir tagad jautājums, kā Joe Bidens un viņa administrācija atbildēs uz šo izaicinājumu. Teorētiski, viņiem vajadzētu dot triecienu pa Irānu. Saprot, nevis pa attiecīgi šīm varbūt tiem grupējumiem, jo tam ir diezgan maz labuma, jo tā nav valsts, tu nevar iznīcināt kaut kādu kritisko infrastruktūru. Viņi tur ir un viņi, pārdzīvo šos visus triecienus un viņi, principā, realizē šos raķešu triecienus atpakaļ pa visu šo tirdzniecības floti un pa tirdzniecības šīm līnijām. Tātad lielais jautājums šodien ir, vai ASV uzsāks aktīvu kardarbību pret Irānu. Kā tu pats saproti, to, ko es iepriekš pieminēju, Tuvie Austrumi, Izraela, Gaza, turpat blakus Sīrija, Irāka, Irāna, Jemena, attiecīgi Sarkanā jūra, un tas viss var izraisīt milzīgu sprādzienu. Un, protams, ASV nāksies tur iesaistīties ļoti nopietni ar floti, ar aviāciju, ar raķetēm, plus vēl tas, ka viņiem jāatbalsta Izraela, un tad jautājums, kas notiek ar Ukrainu, vai viņiem pietiks līdzekļu un iespēja atbalstīt Ukrainu turpmāk šajā gadā. Tā kā vēlreiz vēršu uzmanību mūsu skatītājiem, klausītājiem, ja jums liekas, ka tas viss ir tālu mūs neskar, tas mūs skar vistiešākajā veidā, jo tur ir momentāli iesaistīti gan ASV, gan Lielbritānija, gan Krievijas federācija, Irāna, arī Ķīnas Tautas Republika, tā kā tam visam ir milzīga nozīme. Vēlreiz, kāpēc? Tāpēc, ka ja ASV uzskatīs, ka tā ir viņa prioritāte, tad tas nozīmē, ka Eiropa un Ukraina nebūs viņa prioritāte ar visām izrietošajām sekām. Tāda ir situācija šobrīd Arnoldu, bīstama, diezgan nopietna. Skatīsimies, kādu lēmumu pieņems Joe Bidens un viņa administrācija, vai sekos tieši ASV triecieni pa Irānas teritoriju vai nesakos, kas notiks tālāk Gazas sektorā, kas notiks tālāk Sarkanajā jūrā, tam visam būs ļoti nopietnas sekas arī Eiropas drošībai un arī, protams, Latvijas Republikas nacionālajai drošībai. Tāda ir situācija šobrīd. Jā, Raimonda, situācija ir bīstama, jo no vienas puses Amerikas Savienotās valsts nevar parādīt, kā var teikt, savu spēku un vājumu nevar parādīt. Vājumu, nevar parādīt un to, ka viņi neko nedarīs šajā situācijā. Kā jau tu minēji, ka visdrīzāk tas ir no Irānas teritorijas, tad iespējamā konflikts varētu būt ar Irānu, viņš varētu ilgt, Tā nav Irāka, kur tas viegli ātri varētu beigties šī kardarbība, Un, tas ir ļoti nopietni. Tā ir viena no musulmaņu tādām nopietnām valstīm Irāna. Nopietni. Milzīgi iedzīvotāju skaitu, ar milzīgu impērijas vēsturi, ar ļoti lielu, iedomājies, situāciju, ka neskatoties uz visiem, sankcijām, kas Irānai uzlikts jau kopš 1980. gada, viņi spējuši radīt gan kodolprogrammu, viņi spējuši radīt raķešu sistēmu, dronu sistēmu, kuras, Krievijas federācijas saņem. Tātad, tas nozīmē, ka tās ir ļoti efektīvas
sistēmas, saprot, neskatoties uz visām sankcijām, viņi ir spējuši attīstīt šo te nozari līdz ārkārtīgi augstam līmenim. Tātad situācija ļoti bīstama. Nu, skatīsimies, kā attīstīsies tālāk, ko Amerikas Savienotās valsts darīs šajā situācijā. Paldies. Jā, paldies tev, Ronaldu.